Jēzus pie esēnieša Eliuda. Ieleja, pāri kurai Jēzus gāja no Kislota Taboras, saucās Edrona, bet ganu apvidus, kurā Nāceretes farizeji izsmēja Jēzu, saucās Kimki. Cilvēki, pie kuriem Jēzus kopā ar 5 mācekļiem apmetās Nāceretes tuvumā, bija esēnieši. Tie vienmēr bija labi izturējušies pret svēto ģimeni. Tur bija vīrieši un dažas sievietes, kas dzīvoja atsevišķi un nebija saistītas ar laulības saitēm. Viņi mājoja kādas vecas sabrukušas celtnes velvēs. Pie mītnēm bija nelieli dārziņi. Vīrieši valkāja garas baltas drānas, bet sievietes apmetņus. Parasti viņi dzīvoja Zabulonas ielajā, bet aiz labvēlības pret svēto ģimeni bija pārcēlušies uz šejieni. Jēzus apmetās pie veca nopietna sirmgalvja ar garu bārdu. To sauca par Eliudu. Viņš bija atraitnis, un kopā ar viņu dzīvoja viņa vienīgā meita, kas viņu apkopa. Eliuds bija Zaharija brālēns. Visi šie cilvēki dzīvoja nošķirti no pārējiem un gāja tikai uz Nācereti, uz sinagogu. Viņi bija ļoti pieķērušies svētajai ģimenei, un aizejot no Nāceretes, Marija savu mājiņu atstāja viņu uzraudzībā. Arī no rīta 5 Jēzus mācekļi devās uz Nācereti apmeklēt radiniekus un paziņas un arī skolu. Jēzus palika pie Eliuda, noturēja kopā ar viņa rīta aizlūgumu, un abi runāja par dažādām nopietnām lietām. Šis īpatnējais dievbijīgais vīrs zināja daudzus noslēpumus. Marijas mājā bez viņas pašas bija vēl 4 sievietes. Marijas māsica Marija Kleofa, Annas radiniece, kas dzīvoja pie svētnīcas, un bija arī Simeona radiniece, Joanna Husa, tad Marija Jāņa Marka māte un atraitne Lea. Šeit nebija Veronikas un Pētera sievas, kuras biju nesen redzējusi pie muitniekiem. Agri no rīta Jēzu apmeklēja vissvētākā jaunava un Marija Kleofa. Jēzus, sasveicinoties ar savu māti, pasniedza viņai roku. Jēzus izturējās pret savu māti ar mīlestību, tomēr nopietni un mierīgi. Rūpēs par dēlu vissvētākā jaunava lūdza viņu, lai viņš neiet uz Nācereti, jo tur valda liels ienaids pret viņu. To uzkurināja fariseji, kas bija dzirdējuši Jēzus mācību kimkos. Jēzus apsolīja viņai, ka pagaidīs uz kristību ejošos cilvēkus, un tad kopā ar tiem izies cauri Nāceretei. Par to un daudz ko citu todien Jēzus pārrunāja ar savu māti. Starp citu, viņš paziņoja, ka 3 reizes ies uz Jeruzālemi svinēt lieldienas, un ka pēdējā reizē Marija pārdzīvos lielas skumjas. Vēl daudzus citus noslēpumus Jēzus atklāja savai mātei, bet tos es esmu aizmirsusi. Marija Kleofa, skaista, cienīga sieviete, arī tanī dienā runāja ar Jēzu un lūdza, lai Jēzus viņas 5 dēlus pieņemtu par saviem mācekļiem. Viens no viņiem, tā viņa teica, esot rakstvedis, jeb drīzāk šķīrei tiesnesis. 2 citi, Jēkabs jaunākais un Jūda Tadejs zvejnieki.
Tie bija viņas pirmās laulības ar Alfeju dēli. Pirmā vīra dēls ir arī viņas padēls Matejs, kas ir muitnieks un sagādā viņai daudz raižu. No otrām laulībām ar Sabu viņai bija viens dēls, Jozes Barsaba, kurš arī nodarbojās ar zvejniecību. Ar trešo vīru, zvejnieku Jonasu, arī esot dēls, pusaudzis Simeons. Jēzus viņu iepriecināja, teikdams, ka visi viņas dēli kļūs viņa mācekļi, bet kas attiecas uz Mateju, kurš ejot no Sidonas jau atradās ceļā pie viņa, tad Jēzus apgalvoja viņai, ka tas būs viscentīgākais viņa māceklis. Vissvētākā jaunava atgriezās uz savām mājām Kafarnaumā, kopā ar dažām radiniecēm. Nāceretē ieradās daži kalpi ar nastu nesējiem, lai uz tiem aizvestu Nāceretes mājiņā palikušās mantas. Visu iesaiņoja lādēs, kas bija sapītas no lūkiem, un uzlika uz ēzeļiem. Marijas māja Nāceretē viņas prombūtnes laikā izskatījās kā labi kopta kapela, kurā pavarda vietā atradās altāris. Uz pavarda bija novietota kastīte, kurā atradās traukā iestādīta skaista puķe. Pēc Marijas aizbraukšanas māju apdzīvo sesēnietes.